Nu, gatavosimies treidot Ņujorkas sesiju. Gatavosimies treidot Ņujorkas sesiju. Premārkets mums ir. Un ko es tagad gribētu mēģināt darīt? Šitie selleri mums kontroli jau tagad zaudēja. Šitie selleri mums kontroli zaudēja uz doto brīdi. Kaut kā monetizēt kaut kādas lielās deltas. Censties monetizēt lielās deltas, es gribētu. Lielās deltas es gribētu censties monetizēt. Tātad mums ir selleri šeit. Šajos te topos viņi tagad ir. Pēc, ka es domāju, ka mums vajadzētu nonākt lejā. Pamēģināsim mazāku loti. Pastīsimies. Šī te mēs nosalāsim. Un pabakstīsimies tādiem maziem $3 stopiem. Jo viņi te vēl var pacīnīties šitē te zonā. Nu, es domāju šādi te. Kur mums nākamā kontrola zona? Jo es liecos, man ir bias premarketam un Ņujorkam man bias tagad ir downsides. Es gribētu šitās te imbalances te iztīrīt ārā. Nu, es daudz ko gribētu. Es domāju, ka zeltam vajadzētu iztīrīt tās imbalances te ārā. Mēs esam, nu jā, mēs esam virs vīvapa. Mēs esam virs vīvapa, bet mums vēl selleri ir iekšā. Un tad mums ir, kas mums vēl ir? Lielā delta ir šeit. Tātad te mēs varēsim pamēģināt, ja nu kas. Kontrols zona. Kontrols zona šeit. Pastīsimies kaut kādām kontrols zonām. Selu virzienā paskatīsimies, ja? Un mums ir redzams arī šeit tagad šobrīd. Šeit tagad šobrīd mums ir redzams šāds te skats. Jā, baieri ir ļoti, ļoti agresīvi, bet pašreiz viņi tādu super lielu kontroli neņem. Tā uz sitienu. Viņi straglo. Viņi straglo topos. Jo īpaši, ka kaut kāda ofera kaut kur aizpildās, viņi bišķiņi straglo. Tāpēc es domāju sekojoši, ka es uz kontrolas zonām, kontrolas zonu šeit, kontrolas zonu šeit, šeit, es gribu paprovēt selus ar maziem stopiem, jo neviens no viņiem nostrādās, jo man tas kontekstuālais bias ir tā kā uz downside, uz šo te zonu. Es domāju, šo te value zonu viņš varētu ienākt, iztreidot viņu, un tad skatīties šīs te imbalances, tad mēs varētu mēģināt likt iekšā bajā. Tāds man ir tas kontekstuālais skatījums šobrīd. Jā, šī mums ir lielākais value šajā te zonā. Šajā te zonā mums lielākais value. Labi, tagad gaidam. Es to salikšu priekš seviem kontrolas zonas, kuras grib mēģināt selot. Un redzēsim, ko zals darīs. Pastīsimies, mums ir oferis. Oferis uz šitā topa mums ir. Mums ir oferis uz šitā topa. Pastīsimies, kāda būs reakcija. Viņš aizpildīs to oferi. Pastīsimies, kāda būs reakcija. Sīvu sekundu viņš viņu aizpildīs. Sīvu sekundu viņš viņu aizpildīs. Mums ir baieri diezgan agresīvi. Skatīsimies, varbūt tās pat pamēģināsim šito pozīciju tūlītās treilot. Viņš nonāks tajā. Te kaut kādi buying klasteri imbalances mums ir. Kaut kur tas viss to, kaut kur baieri tūlītās nosargās to zonu. Un pat cik mums ir oferis, varbūt tās mēs pamēģināsim izlikt ārā no šitās pozīcijas. Un iepirksim uz imbalanci.
Tādu ātro scalp trade paprovēsim. Es neesmu super interesēts, protams, to darīt. Bet pastīsimies, kā viņš tagad uzvedīsies. Jo tā, in general, mums grāmata diezgan tukša. Diezgan tukša grāmata mums ir. Tā kā pastīsimies, ko šitās imbalants darīs, ja zelsti gribēs atnākt. Šajā te zonā. Tā, iesim šeit. Halo! Halo! Nu tad иди нахуй, блядь, suka. Sūci banais. Kas tas ir? Man sāk besīt ārā. Tā, pastīsimies tūlītās. Kas failēt tu mod, blēd? Tā, pastīsimies, vai mums ir vērts likt, tāpēc koferis mums ir augšā. Nu, ielicam, labi, ielicam iekšā, ielicam iekšā. Pastīsimies. Jo mums ir oferis. Mums ir oferis. Es domāju, ka to oferi vajadzētu mēģināt aizpildīt. To oferi vajadzētu mēģināt aizpildīt. Varbūt es biju šķīdīgi pātri. Tas ir, kaut gan nē, nu mums te ir diezgan labs baiers. Tas te ir diezgan labs baiers. Vienīgi jautājums, viņš to low gribēs laust. Viņš gribēs to low laust. Es domāju, ka mēs mierīgi varam braukt līdz pat oferim te augšā. Mums te ir ofers. Bet viņš tiešām gribētu krist. Krist neiztaisot oferciet. Nezinu. Paskatīsimies tagad. Diezgan liels klasters te ir. Bišķiņ varbūt tās unlucky's ieliec iekšā, bet, nu, ok. Mēs redzēsim, ko mums darīs Bayer. Bayer mums guļ. Kaut gan selleri forši lejā nofēlojuši, bet tā Bayer iniciatīva diezgan švaka. Bayer iniciatīva ir diezgan švaka. Mums te ir klasters tieši šeit. Kontrolas zona tieši šeit. Te mums labs Bayers iekšā. Ja viņš te aizvelk līdz šejienei, es esmu break-evenā, ja viņš aizvelk līdz turienei. Es esmu break-evenā tādā gadījumā. Līdz pastīsimies. Tā. Pašreiz Bayer pušo. Vai kas mums te tagad notiek? Jā, mums ir diezgan liels sellers te. Nu, te tagad viņi ir nofēlojuši un te ir baigi daudz Bayer. Ja viņi tagad pazaudē kontroli, tad ir GG. Tad ir GG. Tā, es nezinu, es īsti.
Nejūtos komfortabli šito treidu, lai būtu. Nejūtos viņu komfortabli, es viņu kaut kā stulbi paņēmu, un nejūtos es komfortabli ar viņu. Jā, labāk, es negribu viņu. Negribu viņu. Jo tā ir baigā iniciatīva, īstenībā tā ir baigā iniciatīva. Ja viņš ir tā straglo, tad tas ir baigs zem jautājuma zīmes. Tad viņš var izdarīt vēlreiz šādu te, un tad, ja viņš iet, tad varbūt tās pat var mēģināt ielikt tajā bajā iekšā. Bet šita, ja viņš šitā te straglo, tad, nu, hujova. Godīgi teikšu, hujova. O, tā vot. Vot tā vot. Yeah, yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Labi, davai šitai zonā netreidojam, jo bias ir uz fucking leju anyway, pašreiz šajā te kontekstā. Es vairāk gribētu no kontrolas zonām mēģināt selot un tad pirkt, jo šitās imbalances gribētu iztīrīt ārā. Jo šeit, tūlītās arī atzīmēsim, mums ir jebučā vakuma zona, un es gribētu tādu clear rejection te redzēt no šitām zonām. Re, cik labi. Re, cik fucking labi, ka es izlecu ārā. Ietaupīju sev. Ietaupīju sev bišķiņu. Cash money. Jā, bet šitie selleri pašreiz ir paņēmuši kontroli vienīgi. Es īsti nesaprotu, kāpēc viņi oferi neaizpildīja. Tas man tā bišķiņa sketčī liekas. Jo it kā jau spoofings nebija. Jā, viņš tur vēl aizvien ir, viss ir fine. Un kāpēc viņi viņu nepaņēma, tas ir labs jautājums. To es tā nu līdz galam pašreiz saprotu. Nu, ko mums te selleri tagad sadarīja? Nav selleri. Nav absorpcijas, negribu likt iekšā. Labi, gaidam kaut kādu setup. Pašreiz chill. Tagad mēs zinām, ko pastīsimies. Tagad mēs pastīsimies. Šitas mums ir tagad svarīga keyzona. Šī mums ir svarīga keyzona. Es varbūt tās gribētu, lai viņš vēl bišķiņ zemāk pakrīt. Un lai viņš pēc tam uznāk atpakaļ tajā keyzonā šeit. Un tad mēs varētu pamēģināt selu. Nodrukot lejā. Neko viņš tagad jau nāk iekšā. Keyzonā atlīdās apstīsimies. Ko mums dara? Baigais baings. Baings ir baigais. Bet jautājums, vai viņš nofēlos vai nē. Tā. Pamēģināsim selu. Pamēģināsim selu. $2 stops. Pamēģināsim selu. Tagad tūlītās būs stoploss. Через 5 minūtes būs stoploss tūlīt. Jā, šitā viņi baigi iespridzināja tikko. Nu, mums ir šitā kontrolas zona. Un šeit mums ir imbalances. Šitie mums baigi ir nostragloja. Nu, un tagad, lai viņi te izkaujās. Jā, stops ir gatavs. Tā, pēdējā imbalance. Un, jā, dabūju pa balu. Labi, lecam vēlreiz iekšā. Stopu liksim šeit. Stopu liksim šeit, jā. Viņi tā impulsīvi mēģina, un tad jautājums, vai viņi pušo tālāk, jo viņiem tad uzreiz ir jāpušo diezgan liela voljuma te cauri. Tā kā es to neredzu, tad es mēģinu sell offers, mums vēl aizvien ir, bet, pastīsimies, ko tas offers mums te sadarīs.
Tā es iepauzēšu. Jā, nu, nu, jā, es ņemšu nost, es negaidīšu stopu. Šitie būs visticamāk stops, es viņu negaidīšu. Galīgā, galīga pa boķina. Mhm. Labi, pastīsimies, ka viņš iznāks te, izbāzīs galvu te virs, tur, kur tas ofers ir, kā viņš aizpildīsies, un pastīsimies, mēģināsim selu. Šitā ir baigā pa boķina, jo vajadzēja viņam bišķītiņ te zemāk nonākt uz šito te zonu, un tad nākt augšā. Tas būtu bišķi labāks setups, tāpēc naherā man šitas viss. Tā tuvojamies mēs oferim. Tuvojamies mēs oferim. Pastīsimies, lai mums ofers aizfilojās. Un redzēsim, kāda būs reakcija. Tā gaidam oferi. Pastīsimies tūlītās, ja viņš te mēģinās vēlreiz nākt šitā te, uz šitiem klasteriem, paņemsim baili līdz šajienai. Jā, uz šitiem te klasteriem paņemsim baili tad līdz šajienai. Ja viņš tādu setup iedos. Te mums ir labi klasteri iekšā. Uz footprinta. Un pamēģināsim aizbraukt līdz oferim. Bet, ja viņš ies pirmo oferu filot, tad skatīsimies. Tā, mēs ejam augšā. Mēs ejam augšā. Sweep buyers at 5,571.7. Sweep buyers at 5,571.7. Jā. Neaizpildīju vēl. Baja ir baigi saliec iekšā. Baja ir baigi saliec iekšā. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hmm. Interesting. Nu, ko mums tie klasteri te darīs tagad? Tā, labi, ielecam bajā. Ielecam bajā. Pastīsimies, ko mums baja izdarīs. Šī tas bija ļoti interesanti. Pastīsimies, ko mums izdarīs bajeri. Oferi mēs neesam aizpildījuši vēl. Bišķītiņ pietrūka. Bajeru uz baigo voljumu nofēloja. Tā ka baigo. Tagad mums viņi šeit šajā te zonā. Pastīsimies, vai viņi paņems kontroli. Paprovēsim. Nu, un tad redzēsim tālāk, ko darīt. Jā, mums šitas streiks nostrādās.
Tā viss es eju uz break-even. Es eju uz break-even. Tā. Bayern mums paņēma te kontrolu šajā exchange'ā. Nu, un tagad mums te augšā ir nofeilojušie Bayeri. Pastīsimies, ko viņi darīs. Tā, kur mums ir klasteris? Jā, klasteris mums ir te. Te mums ir bišķiet tāda pat vakuma zona. Te mums ir bišķiņ tāda vakuma zona. Tūlītās, ja viņi paņems iniciatīvu, mēs iesim ar stoplos augšā. Tā, ja viņi paņems iniciatīvu, mēs iesim augšā. Un galvenais, lai viņi paņem iniciatīvu te. Tūlītās būs cash sesija vaļā. Tā kā bišķiņ, jā, tā lietas sāk kļūt tādas nedaudz fucking debīlas. Tāpēc, ka viņi mēģina izplūkties pa kontroli, kurš ko, kurš būs smatrēšīs, kurš būs mužiks, kurš uz koikas sēdēs. Viņiem tu tāds ķuremšik bizness notiekās. Tā, pastīsimies, vai viņi pašreiz, jā, tā kā tieši virs sellera. Pašreiz tā kā tieši virs sellera viņi te kruķīja biznesu. Nu, šitā zona, te viņi tikko zaudēja kontroli. Te mums ir bijis čītiņ tāds vakums, te ir zero prints, 100 punkti, te ir zero prints. Bet tas paiebaķi, tas zero prints. Līdz pastīsimies. Mhm. Es varbūt tās varētu noiet tajā ar stopu. Pastīsimies, ja viņš to vakumu zonu, ja viņi nonāks lejā aizfilot, kas būs šeit. Kas būs šeit. Interesanti, ko viņi neiet ofertu taisīt ciet, nu? Tas tā bišķiņi interesanti ir. Pastīsimies, vai viņi te tagad paņems kontroli. Jo šī te mums ir tāds tukšums, un tur, nu, tie, kas gribēja selot, tie nevarēja noselot, tie, kas gribēja pirkt, tie nevarēja nopirkt. Tūlīt tās būs ārā, jā, viss I'm out. Labi, mums ir Ņujorkas sesija, cash sesija ir vaļā. Tagad mēs gaidām pirmās 15 minūtes. Tagad mēs gaidām pirmās 15 minūtes, pastīsimies, kur mēs būsim pēc 15 minūtēm. 15:15. Šitos veids iečikosim un tad pamēģināsim kaut kādu biesu noķert. Bet es tā kā jāsliecos uz leju. Es sliecos uz leju. Interesanti, kāpēc viņa oferu neiet pildīt. Labi, pašreiz iepauzēšu. Nu es tēmēju, metu acis uz to, ka mums šeit notiek pašreiz izsole. Šeit virs šīs te, un es tēmēju uz to, ka es gribētu redzēt šādu te mūvu, un lai izsole nofeilo. Un ja šitā izsole nofeilo, tad mēs varētu maukt lejā. Uz šo te zonu mēs varētu nomaukt lejā, un tad mums ir jāpērk. Es skatos tā pašreiz, ka šī izsole varētu nofeilot. Un ja mums tas notiek, tad mēs lienam iekšā selā, jo offers mums te vēl aizvien ir. Offers mums te ir, un es domāju, ka viņu vajadzētu aizpildīt.
Gal galā viņu vajadzētu aizpildīt. Mums jāstāsta 15 minūtes pirmās. Atzīmēsim low high un pastīsimies, kāds varētu būt cache sesijai bias. Jā, nu, kas mums te notiek? Zelts mums krīt lejā. Izlec ārā no šitā sēla, nu. Dalbības, bļē. Labi, neko darīt. Neko darīt. Tāda dzīve. Lohiem lohu dzīve. Čoties te samīzos un izlec ārā no tā sēla. Ai, jobans rots. Jā, tā. Mums ir 15 minūtes, ir over. 15 minūtes mums ir over. Tagad mēs ņemam šo te un šo te. Un tagad vajadzētu pastīties, lai tā izsola mums nofeilo kaut kur šajā te zonā. Tagad mēs varam iet uz 1 minūti atpakaļ un pastīsimies, kas mums te būs šajā te zonā. Kaut kur liksim iekšā bajā. Jā, stops, конечно, stopu gribētos kaut kā daudz maz jēdzīgi noķert. Nevis kaut kādu pajiboķinu kaut kur zem šitiem loviem. Un tad būs sačakarēts risk-reward ratio. Tā, selleri mums ir tieši tā lejā 72 kontrakti. 72 kontrakti mums ir šeit. Kur tieši? Jā, ok. 72 kontrakti. Labi. 72 kontrakti. No, tad uz to mēs arī mēģināsim monetizēties. Tas selleris nepaņems mums kontroli. Šitās te kontrolas zonas, lai mums paliek, jo potenciāli, ja viņš ies augšā, tad tās būs zonas, kur mēs varēsim kaut ko varbūt tās pievienot klāt pie bajiem. It kā jau vēl varētu mēģināt ielikt kaut kur selā iekšā, ja ļoti gribētos. Nu, kaut kā $20 mūvu jau var izspiest. Šeit mums ir imbalants, ja, klasteri. Šeit mums ir smuki klasterīši. Mēs esam zem vīlapa. Kā mēs varētu paprovēt, varbūt tās arī pat celā ielīst. Kaut kur no šiem te klasteriem. Un targetēt šito te zonu. Selleri mums lejā nav, viņi ir augšā. That's good. Un tagad mums ir baigi Bayern nāk iekšā. Pastīsimies, vai viņi nofēlos vai ne. Pastīsimies, vai viņi nofēlos. Piecdesmit kontrakts cels. 50 kontrakts cels. Mhm. Jā.
Starp citu, mums ziņas ir kaut kādas 15:30. Kaut kādi jobless claimi, kaut kādi importi, kaut kas būs, jā. Kaut kas būs, bet nu viņi tagad valjo te būvē zem šitiem klasteriem. Zem šiem klasteriem viņi būvē valju, tā kā es domāju, ka būs breiks uz leju. Iespējams, būs breiks uz leju. Bām. Nē, nu es laikam nogulēju, jā, es nogulēju. Viss pavēlu. Sučāra, bļaļ. Nogulēju. Tieši jau bija uzlicis, jau uz seli jau pogas, jau spiest. Un čoties nogulēju šito pasākumu. Bet nu šito valju zonu viņi pašreiz redz feilo. Pašreiz jau viņi, protams, viņi feilo vēl. Bet te ir 72 kontrakti. Pastīsimies, kā tur būs reakcija. Tā kā, nu, anyway, labi. Kaitāji. Mēģināsim ieķert bāju kaut kur. Nu, mēģinam selu. Mēģinam selu. Pavēlu. Pavēlu. Ak, tu šaisa. Ah, tu šaisa, suka. Es ar šito te nogulēju, bļāviens. Bļāviens, kā es to nogulēju. Nu, stulbā kroplība. Es nogulēju, nogulēju. Sūdīgs entry man ir, jo stopam man jābūt augstāk. Bļāts to. Bļāts to, ha? Ai, 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 ai. Nu, un te ir GG, te pizdohen, bļāt. Kā es to nogulēju, nu? Es bišķi kā ātrāk noraģēt. Nē, es necelšu stopu, nafig, es necelšu. Nav fucking jēga. Nav fucking jēga. Ah, tu stulbā mācība. Ai, 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 ai. Kaut gan, nu, it kā esam. It kā ir safe. Varbūt būs safe, es nezinu. Čota hero. Pastīsimies 291. Bišķi augstāk vēl sprēdu ierēķināšu iekšā. Ja šitā zona notur, tad ir safe. Bet es nogulēju. Es nogulēju. Ai, suka. Let's see. Let's see, let's see, let's see, let's see. Jo, ja viņi šitai valju zonā jaunu valju, tad taisa izsoli, tā kā šitā zonas lejā, tad vajadzētu būt breakdownam. Bet vienīgi es visticamāk būšu lucky ar savu šito te jibano stoplosu. Ah, redzēs tūlītās, kas te būs. Pašreiz neizskatās pārāk labi. Mhm. Mm.
Tā, 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 Bayer mums, nu, Bayer īstenībā baigi iekšā ir, un viņi feilo, bet es saku, tas stoplis ir stulbs. Jā, viņi varētu būt, ka viņi apdirzīs tās savas kājas, bet jautājums. Nu, jā, viss. Bļēt. Bļēt, jā. Ah, jūs ģibilas tādi. Viss tagad ir tieši fucking. Labi, ejam vēlreiz iekšā. Ejam vēlreiz iekšā. Šitas stops jau man vairāk patīk. Šitāds jau man vairāk patīk. Šitas jau makes more fucking sense. Šitas jau makes more fucking sense. Un lucky, atkal tāda fucking bakstīšanās vienkārši un lucky. Jā. Un te mums guļ 72 kontrakti šajā zonā. Tūlītās būs ziņas arī pēc 3 minūtēm. Pastīsimies. Es biju iepauzēšu. Nu, ko tad lai būs ziņas? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu, nu, ičo. Nu, ičo. Viss es eju uz break-even. Es eju uz break-even. Tā, tā. Jā, bet tas sāksies tūlītās pa jebota ķerstīt to lovu šita te. Tūlītās sāksies, tūlītās būs, kā saka, viens pēc otras stopekalies. Bet es saprast. Tūlītās sāksies, vien. Stulbums ļutākais. Nu, nevar viņu izlauzt šito te, nu. Es varētu kaut ko sākt darīt. Labi, ģiķini nahuj, vienkārši es negribu šito te skatīties, man besi ārā. Zēbal, karoči. Čot nervu netur pēdējā laikā, es nezinu, kurš tik nervos es. To es arī bišķi nevaru saprast. Kaut kas nav kārtībā pauri, laikam. Mm. Jā, nevarēja paņemt viņš to lauvu atkal, nu. Ģibilas, bļa. Labi, jāpagaida. Nav pašreiz. Var saprast. Ko viņas tagad dara? Jā, un tagad mums Baiers. Tātad mums Baier feilo. Labi. Ielicam tad vēlreiz uz tā viņa feila te iekšā. Ielicam tad vēlreiz iekšā. Ja jau viņi te nofeilo tik ātri. Pastīsimies. Šitai zonā viņi nofeiloja tagad. Tas ir imbalants fucking klasters. Imbalants klasters pieliksim klāt. Spredu.
Domāju, ka viņi ies apakaļ augšā. Nu, ies apakaļ augšā. Pašreiz čota viņiem herova. Tā, jā, un tūlīt būs stops. Akal, nu, tik smuki nofēloju. Jē, bāķi vienkārši. Un vēl tad drošījās. Jā, šitā izsola mums kaut kā neiet šitā izsola mums. Kaut kā mums neiet šitā unlucky ar šito fucking izsolu. Jā, un tūlīt būs stops. Ja tas pēdējais klasters, kas vēl varētu nosargāt, bet izskatās, ka unlucky. Izskatās, ka būs unlucky tūlītās. Zajops, vienkārši zajops, suka zajops. Jā, viss иди нахуй. Блядь. Ой, sākās. Sākās atkal, sākās pajiboķina, bļēģi. Sākās pajiboķina. Jā, krasava, nu paldies tev, paldies tev. Целую твою жопу, блядь. Pidrīla, bļaļ. Kā es saku, tas, вот var treidot NQ, var treidot IS. Вот fucking tiem klasteriem var uzticēties zelts. Zeltam tādā ziņā es vēl aizvien neesmu to iemācījies. Ot viņš ir vienkārši ģibīlis, uka. Ot savādāk to nevar nosaukt. Man ir čotka klasteris ar selleru kontroli, un viņš tā, bām, sučāra. Ļaģ. Vienkārši tas ir dirsā kaut kādā, nu kur var būt tik unlucky. Oh my God. Pšāģ. Es nezinu. Es nezinu, tas ir vienkārši kaut kādā dirsā. Ах, tu шайсе, блядь, сука. Auf Wiedersehen, ja to jau все ебал. Nu, un tagad ir jāmēģina kaut kur likt iekšā bajā. Tā pašreiz ir selleri lejā ir nofēlojuši. Un es tā jūtu, ka tas bais arī tūlītās, ka sāksies pa jeboķina. Tas ir 72 kontrakti. Nu, labi, selleri pašreiz nav kontroli paņēmuši, pamēģināsim. Nu, te ir jābakstās, tāpēc, ka te ir atkal, ot, nu, būs grūti. Maybe būs grūti. Maybe būs grūti. Jo ir svarīgi, kurā virzienā šitā value zona cache sesijā pirmo reizi nofēlā. Jā, un es domāju, ka downside'ā būs fails, bet ot, nu nāksies pabakstīties, es tā jūtu. Es tā jūtu, ka nāksies pabakstīties. Zinot, ka tas ir zelts. Nu, ko? Vienkārši. Vienkārši tas ir tik stulbi. Oh my God. Oh my God. Kaut kāds vienkārši stulbums. Bet, nu, pastīsimies. Tas pirmais fails te bija selleriem, nu, lai būtu. Jā, mums ir 70. Pa-bratski zavallīs ar saviem svītbaieriem. Nevar būt. Vai tad mēs tiešām šitādu es hodu noķērām to baidu? Es tam neticu. Es tam neticu. Es tam neticu. Tūlīt tās stoplas mašīnā zelts izvēlēs mums cauri pa priekšu, un tad viņš aizies. Vat, nu, es vienkārši arī skatos, es esmu vienkārši kosmiskais ģibīla, bļaļ, izlec no šitā ārā. Jā, šitais bija unlucky. Šitais bija unlucky. Te es biju unlucky. Vienkārši, nu, sviest kaut kāds, es nezinu, kā to savādāk nosaukt. Tas ir pizdzēts vienkārši kaut kāds. Mm. Cik daudz naudas varētu pelnīties, būt gudrāks.
Bet pat cik tas IQ ir tāds, kāds viņš ir, tu šeit neko nevar darīt. Ar tiem dēmoniem ir tik grūti fucking kauties iekšā. Tāpēc, ka ir tāds kaut kāds, es nezinu, nu skaidra lieta, jā. Stress, tas ir stresainākā figņa, ko cilvēks var darīt. Un šitā te paiebot, tā ir vienkārši paraša končinākā. Ja gribās sev izdrāst konkrēti smadzenes, tad uz priekšu, let's go, ej treido. Ja grib būt nelaimīgs, ej treido. Kortizols griestos, hormonālais fons sajaukts. Vienīgais, kas te glāb, tas ir fucking sports. Nu, pastīsimies. Pastīsimies, kāda mums ir tā situācija. O, mums īstenībā ir ļoti laba situācija. Mums īstenībā situācija ir ļoti laba pašreiz. Viņa ir ļoti laba, tas negrib sapriecāties pārāk ātri. Nē, ka mums ir tie 72 kontrakti šeit, un te viens ģibīli ielīda 50 kontraktiem lejā. Tā kā viņš var tagad domāt, kur likt stoplos. Tas īstenībā ir nice. Tas īstenībā ir nice. Tagad mums vajag, lai šitie te paņem kontroli atpakaļ šitai zonā, kur viņi zaudēja. Un tad jau it kā varētu kustēties tālāk. Abi es laikam iepauzēšu pašreiz, citāds ieraksts būs pārāk garš. Nezinu, es kaut kā bišķiņ, protams, man skečī ir, ka viņš šitā te izdarīja, bet, nu, lai būtu. Zin kā man tas skečines nav pārāk arī palīdzējis, bet uzliksim šitos break-even. Visu laiku, jā, protams, ir kaut kāda, nē, tas tā nevar būt, būs savādāk, nebūs tik vienkārši. Šito izsoli mēs esam nofēlojuši šeit uz leju, kas ir laba zīme. Mums ir pirmā valju zona, kā šī sesijā ir nofēlota, un šī te izsola mums ir nofēlota. Viņi nofēloja te, un akaņ čeķiņi viņi nofēloja šeit. Likšu to, nu, hopefully we are in business. Un kas te mums ir tagad? Nu, ja mēs aiziem uz šo topu, tas jau ir nice, bet it kā mums vajadzētu iet augstāk, bet par to, kas te notiek? Ah, nu jā, bet par to visu es negribu domāt. Kur kā būtu, ja tantē būtu ritiņi, būtu tramvajs. Jo vajag atcerēties, ko zelts dara. Ot šitā te, ot šitā viņš dara. Tāpēc, nu, ja mēs te aizejam 1800, te ir štuka, mēs būtu fine, ja es arī dabūju štuku. Respektīvi, ja mēs nonākam šeit, visticamāk, es uzlieku tad uz break-even viņu, bet zinot sevi, man visvairāk liekas, ka es vienkārši paņemšu piķi un vairs arī nepiedalīšos visā tajā pasākumā. Bet nu pastīsimies. Jā, tas ir tieši tas, ko es darīšu. Tieši tā, tik fucking ātri es to arī darīšu. Man šī te nepatīk. Man no šie te sūdi nepatīk. Man šīs exchange zonas nepatīk. Man viņas nepatīk, jo arī apstīties vakardien, un šīs exchange zonas, viņš viņas notipo, un tad viņš atkal paieballējā. Šito es esmu miljonus reizes redzējis. Miljonus fucking reizes, un man nav laika sēdēt un sapņot un domāt, kā būtu, ja būtu, un cik skaisti būtu, ka viņš uziet augšā, man ir fucking jānopelna naudu. Tāpēc, ka man ir, bļā, jāmaksā rēķini un kaut kas mutē jābāž iekšā. Tāpēc es tā ir tāda viena lieta, no kā es arī cenšos atmācīties. Iemācīties kaut ko no jauna ir ļoti viegli, bet atmācīties ir ļoti grūti. Un es cenšos atmācīties no tā, ka strādāt priekš kaut kādiem targetiem. Jāaiziet te, un tad jāaiziet te, un ja izdarīs to, tad izdarīs. Nē, tas piķis šeit šobrīd, viņš ir šeit un tagad.
Kas būs tur kaut kad fucking nākotnē, pēc 10 minūtēm, pēc stundas, pēc divām, huj viņu zina. Jā, un es par to negribu domāt. Es nezinu, vai es, nu, es nezinu. Nu, it kā jau ir tā, ka šitam vajadzētu turpināt iet augšā. It kā jau ir tā, ka viņam vajadzētu turpināt iet augšā, bet man interesē, vai viņš tomēr nemēģinās šitai te zonai vēlreiz uzbrukt. Vai ir šitā te exchange. Ja viņš to izdarīs, ja viņš to izdarīs, es mošku uztrēdošu vēl, maybe es uztrēdošu vēl. Ja viņš to nedara un kaut kur iet, tad lai viņš iet, kur viņš grib, man vai šeit pohuj, kur viņš tur iet. Tāpēc šitas man vairs neinteresē. Nu, šitas varbūt tās, lai paliek vēl kontekstam, ja es atnākšu apakaļ. Vo, 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 vo. Vo, 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 vo. Exactly. Exactly. Aha, tieši tā. Let's fucking go. Let's fucking go. Te mums ir, kas mums te ir? Man ir saglabājies tas vēl? Jā, man viņš vēl ir saglabājies. Rēku mums ģibila. A? Rēku mums ģibila, ko dara. Un šitie te ģibilas augšā. Un šajā te zonā. Tā kā, nu, te vēl varētu būt interesanti. Un te vēl tiešām varētu būt ot šitā te. Un tad es treicu šeit. Tur, kur tie 72 kontrakti guļ. Aha, nu jā, tā varētu būt. Labi, pieliks te pļūtīt. Pietiks te pļūtīt. Ja viņš te nonāks lejā, ok, fine, es mēģināšu uztrēdot vēlreiz, bet ja viņš te nenonāks lejā, tad viss ar to arī man tad diena beigusies. Londonā noķēra štuka 200. Šī te pajājos, bet noķēra štuka 200, un tagad man te atkal ir štuka 200. Šodien ir štuka 200 diena. Šodien ir 3 reizes par štuka 200 dienai. Так что fine.